zinot izglītības tā kā ilgtermiņa patiesībā to spēli, kas ir tas, ko mēs varam izdarīt, lai tie rezultāti ātrāk mums ir labi, ņemot vērā, ka mēs redzam gan tās vajadzības, kas pieaug, teiksim, ārējā vidē, pēc dažādām lietām, kas skolotājiem ir jāspēj mācīt. Kas ir tie rīki, kā mēs varam palīdzēt ne tikai varbūt topošajiem skolotājiem, bet jau esošajiem skolotājiem sistēmā justies labāk? Jā, Bīnes kungs. Jā, vadības teorijas saka, ka mēs nevaram vadīt procesus, kurus mēs nevaram izmērīt. Tas ir pilnīgi skaidri un viennozīmīgi. Tātad mums ir jāatrod tās kritērija kompleksi, pēc kuriem mēs varam objektīvi izmērīt, tas, ko kolēģis teica, šo te progresu. Un tas ir pats sarežģītākais uzdevums. Definēt procesu, definēt tos kritērijus, ko mēs mēram. Centralizētie eksāmeni ir viens no visbezjēdzīgākajiem kritērijiem, pēc kā mēs kaut ko mēram. Sevišķi, ja rezultāts ir novērtēts, ieskaitīts uz 10%, tad principā mēs varam ar šito cirku vispār nenodarboties. Mēs ieekonomēsim milzīgi daudzumu līdzekļu. Savā laikā jūs priekštecis Kārlis Šadursks, matemātiķis, uz dullos sasvītrotams krustiņas testā dabūja 7%. Pilnīgi neko nelasot, neskatoties. Tātad pēc varbūtību teorijas 10% principā var izdarīt jebkurš. Pat nekas nav jāzina. Un lūk, tieši šī mērījuma un kritērija sistēma, kas principā, jā, viņi prasa diezgan lielu darbu, bet šodienas tehnoloģijas atļauj šo datu kopu apstrādāt ar ļoti labi ar matemātiskām metodēm, Elīna piekritīs, lielo datu kops, un mēs varam iegūt šo progresa līkni ārkārtīgi ātri. Viena lieta ir, protams, kas stipri traucē, ir šī personas datu aizsardzības regula, kura atkal darbojās nevis par, bet pret, jo gal galā ir iespējams ierobežot pieeju. Skolotājs tāpat redz šos te bērnus, viņš pa viņiem visu zina. Ja tas ir ievadīts sistēmā, kas ir slēgta sistēma ar attiecīgu aizsardzību, tas nav nekas kaitīgs. Bet mēs iegūstam ļoti labu rezultātu, un mēs varam pēc objektīviem datiem, pēc novērojumiem, nevis statistikas, bet pēc novērojumiem novērtēt, kāds ir progress, un ja mēs varam to novērtēt, kāds ir progress vai regress, tad arī tās ir tās vietas, kur mums ir jāveic koriģējošās darbības, lai mainītu šo procesu pozitīvā virzienā. Paldies!